Ar dažādām meistarklasēm un aktīvu kopā būšanu Valmieru mužā aizvadīts pavasara saulgriežu tirdziņš Gardu muti. Tas norisinās jau vairāk nekā 10 gadus, un nākamajā sižetā lūkosim, ar ko īpaši apmeklētājiem tas bija šogad. Sīki putni šai zemē, līgo, līgo, vilki lāči vārzemē, šuvo, šuvo. Mēs putniņus nodzinuši, līgo, līgo. Ar pavasara saulgriežu svinībām Valmieru mužā atklāts gada siltais laiks. Esam pulcējuši visus uz tirdziņu, Gardu muti, un arī draudzējamies jau gada sākumā arī ar zaļās domāšanas festivālu Green Fest. Līdz ar to arī mums ir dažādas ilgtspējīgas darbnīcas, aktivitātes, jo kurš gan cits, lai saimniekot zaļi, ja ne mēs paši. Pagājušajā gadā Valmiera, Sigulda un Cēsis izveidojuši bioreģionu, tad Kaujas Nacionālā parka teritorijā un ārpus, tad novadu teritorijās, pasludinot šo teritoriju, ka viņai jābūt ir ilgtspējīgai, vērsta uz ilgtspēju, un šeit ir jābūt dažādām vietām, kas ir vērstas uz to, lai mums ir šī ilgtspējīgā dzīvošana, zaļā dzīvošana. Tirdziņš Gardu muti norisinās jau vairāk nekā 10 gadus. Tā laikā apmeklētājiem bija iespēja uzzināt, kā izveidot augstās dobes, gūstot vērtīgus padomus, lai atvieglotu saimniekošanu dārza darbos. Tas ir ļoti labi aizmirsts vecais, bet mūsdienās ļoti ērts veids, kā ierīkot savu dārzu. Ir daudzi, kas ir bērnībā varbūt pie garajām vagām uzauguši un daudz ravējuši, tad to vairs negribās, bet šis ir veids, kā bez ravēšanas, kā bez muguras sāpēm tikt pie skaista estētiska dārziņa arī savās mājās, neuzrokot vagas savā zaļajā mauriņā. Doma galvenā ir augstajām dobēm tāda, ka var izmantot visu, kas ir jau savā sētā. Protams, ir jāsaprot tas dizains, izskats, ko gribas savā sētā redzēt, bet pārējais viss pildījums ir no tā, ko varam savā sētā, kaimiņa sētā, arī iekštelpās, ko mēs varam sameklēt un liekam kastē iekšā. Tāpat arī mācāmies, kā tad sēt attiecīgi dažādus zaļumiņus, un turpat blakus arī izstāsta, kāpēc ar šie zaļumiņi ir jāsēj un kāpēc tas ir vērtīgi un kāpēc vispār mums ir jāēd pašu sēti, diedzēti un audzēti zaļumi, lai arī pašiem būtu veselīgāks uzturs. Šogad pavasara saulgriežu tirdziņā pulcējās vairāk nekā 100 tirgotāji no visiem Latvijas novadiem, piedāvājot dažādus gardumus, rotas, drēbes un arī koka darinājumus. Ieskandinot saules atmodu, mairažotāju un amatnieku tirdziņa viesi varēja nodoties arī īstenai pavasara saulgriežu tradīcijai. Mēs esam tikko pirmo porciju nokrāsojuši olas, protams, ar sīpolu mizām, bet arī ir bietītes izmantotas sarkanās, pētersīļi, tad ir vēl arī tur sūniņas, lapiņas. Tas, ko dabā var salasīt, tas ir tīts klāt. Kāds ir pietīns arī kādu sīpolmizu vēl klāt, un ir katlā sīpolmizu ūdens. Un tad kopā, kas sanāk. Tajā visā jau ir tas šarms, ka mēs nekad īsti nezinām, kas tur galā būs. Pasākuma noskaņu Valmieru mužā papildināja arī fotoorientēšanās, izzinot vietas vēsturi un arī mūsdienu faktus. Īpaši rūpējamies, lai tad dažādas aktivitātes un pasākumi būtu arī visai ģimenei, līdz ar to arī mazākos aicinām doties zirgu izjādēs kopā ar Valmieru mužas jātnieku skolu, kas te arī pasākumu viņus sagaida. Gādājot par lustīgu svētku atmosfēru, tirdziņā muzicēja mūzikas grupa Gara taka. Čīkāds aizsot tirgus mājās, ar šiem zirgiem brauc, aptiek meitiņ kailiem, ar tiem vajadzā gadu sauc. Hei, džarulā, hei, džarulā, partai dodiņ, par priku, partai dodiņ, par. Ar skūpīlam mežo meita vārdu man ir daudz, māte man no mazām dienām jau par čiepiņ sauc. Hei, džarulā, hei, džarulā, partai dodiņ, par priku, partai dodiņ, par.